Šogad Rugāju novada amatierteātris Zipšņi aizsāka vēl nebijušu tēmu atspoguļošanu aktiermākslā. Lazdukalna pagastā tika rīkotas Latvijā pirmās aktieru olimpiskās spēles. Uz aktiermākslas sacensībām ieradās 6 kolektīvi, un to dalībnieku rindās bija gan vietējie iedzīvotāji, gan tāli viesi no Valkas. Šī ideja, kā saka, radās kolektīva ietvaros, dramatiskā kolektīva Zipšņi. Izdomājām, ka vajag aktieriem arī pasportot. Un tāpēc arī šāda devīze. Un, protams, caur sportu mēs arī parādīsim, kā aktieri kā uzstās uz skatuves. Dot iespēju viņiem atpūsties arī, un arī, protams, priecēt Rugāju novadā ļaudis un apkārtējos iedzīvotājus, lai arī ikdienā cilvēki varētu pasmieties par ikdienas jokiem. Vai lauku teritorijās trūkst amatieru kolektīvu? Vai to agrāk bija vairāk, vai tagad ir vairāk? Īstenībā man liekas, ka varbūt netrūkst, bet ir daudz kolektīvu, bet vienkārši tie radošie cilvēki darbojas vairākos kolektīvos, jo man, piemēram, arī ir aktieri, kas gan dzejo, gan dzied, gan spēlē teātri, un tad liekot programmu ir ļoti grūti sataisīt, saorganizēt visu tā, lai cilvēks paspētu pārģērbties no viena tērpa citā tērpā. Katru gadu amatierteātru svētkiem ir izvēlēta sava tēma. Pērnējā gadā tā bija medicīnas joma, bet šogad olimpiskajās spēlēs aktieri pierādīja, ka ir ļoti sportiski. Dricānu novada amatierteātris skatītājiem piedāvāja iestudējumu par vienu no aktuālākajām šā brīža problēmām – lieko svaru. Cik bieži jūs izbraucat tālāk no savas vietas, lai piedalītos kaut kādus konkursus? Pēc vajadzības jāicina, tad braucam būtībā savos pasaukumos. Īpaši mēs jau no sīviešu dienu pīstrodam, ka sīviešu dienā tas pamats sastos tīši novada to visu pasaukumu. Tas tāds, pozitīvs mirklēts ir tādā napīradnotā gaisotnī, ne jau tā oficiāli skatojas, bet kaut kā tā. Bet, tā kā vajag, tad esam priekšā. Mēs jau esam, tāds kolektīvs, tāds jauns esam, 3. gads, 3 jau gadi, 4. tā. Sanāk pa kādām pagastos, kādos 7 savos esam bijuši, 7, 8, tā jau par gadu sanāk kaut kur pat kādas 10 reizes uzstājušies esam. Savos pagastos 12 reizes, citos pagastos braucam, mums jau šitādi sajieti patīk visiem. Sakiet, vai šajās dienās sajietiem tādiem un amatierteātriem ir viegli vai grūti tomēr? Pašiem jāuztur sevi visi tērpi? Es teikšu, godīgi teikšu grūti. Viss pašu ziņā. Materiāli jāmeklē pašiem ir, ko izdomā. Jo, piemēram, mums vismaz, mūsu kolektīvam tā ir. Mēs esam tāds mazs ciematiņš, centrā mēs nedzīvojam, mēs otrā pusē centram, 10 kilometri no centra dzīvojam. Mazs ciematiņš, cilvēku nav, ar kādiem ir, ar tādiem jāiztiekam. Bet mēs esam tāds kolektīvs, tā kā kodos visi turamies kopā. Bet problēmas ir. Gala rezultāts ir labs. Patīk visiem, pašiem patīk tā. Cilvēkos iziet, pišku paskatīties, ko citi rāda. Kaut vai no tās lauku dzīves, mēs jau pārsvarā visi esam laucinieki. Gribās tāda kā atslodze šeit ir, kad atbraucam kaut uz pāris stundām, papriecāties, paskatīties, ko citi rāda. Latvijā darbojas aptuveni 360 amatierteātri ar vairāk nekā 4000 dalībniekiem. Rugāju novads var lepoties ar aktīvu kultūras dzīvi un ik mēnesi priecē savus novadniekus ar jauniem iestudējumiem un pasākumiem.